Raitu ārpus savas aizsardzības zonas, taču tas līdz galam neizdodas. Un Zemgales hokejistiem izdodas gūt arī vārtus. Un vārtus gūst 44. numurs Kristaps Millers. Jā, ilgstoši jau Zemgales hokejistiem piederēja iniciatīva šajā mačā. Tā arī divus skaitliskos vairākumus. Un visbeidzot pēc visnotaļ skaistas izspēles mača rezultātu pirmā perioda vidū atklāja Kristaps Millers. Uz priekšu lielā tempā dodas Edgars Opuļs, kas apspēlē vienu pretspēlētāju. Pašlaik cīnās ar Arturu Rozolu par ripu laukumu stūrī. Tur Zemgales hokejistiem bēgli izdodas ripu atgūt. Uz priekšu Gads Gricinskis lielā tempā dodas. Un gūst ļoti skaistus vārtus. Ļoti ātri. Vien 40 sekundes pēc brīža, kad Kristaps Millers atklāja šī mača rezultātu. Un Iemtienā izdodas uzvarēt Dinamo juniors hokejistiem, taču uz zilās līnijas neveikli nospēlē Ēriks Smuļko. Arī Ričards Kondrāts, arī viņš sapinās aizsardzības zonā. Viktoram Jasjonim izdodas arī izcīnīt pretinieku vārtu priekšā. Un tur arī ir vārtu guvums 3-0 jau pašā pirmā perioda ievadā. Savus otros vārtus spēlē gūst Gads Gricinskis. Pavisam neveiksmīgs Dinamo juniors hokejistiem ir bijis šīs otrā perioda ievads. 22 sekundes ir pagājušas. Aktīvi presingo Kondrāts ar samu follow, tikmēr jau pie Dinamo juniors hokejas zilās līnijas. Un Miks Komuls gūst 4. vārtus. Brīdī, kad līdz otrās trešdaļas izskaņai atlicis nedaudz vairāk par minūti. Jasjonim uz zilās līnijas izdodas arī piespēlēt uz otru laukumu malu Mikam Komulam, kurš arī ieslido pretinieku zonā, izdara spēcīgu metienu. Viktors Jasjonis ar ripu aiz čopēji sargātajiem vārtiem. Tur Millers saņem piespēli līdz metienu un arī vārtu guvums. Jā, īsti pēc skaidrs kā vairākumu noslēgumu vārtus gūst 23. numurs Jorens Grauds. Un panāk jau 5-0 Zemgales hokejistu labā. Brīdī, kad līdz mača izskaņai atlikuši, ko spēlē 3 minūtes un 3 sekundes. Uz zilās līnijas aktīvi nospēlējuši Šļaņikaus, uz brīdi pietur ripu, taču viņam to līdz galam atgūt neizdodas. Un tikmēr ar tālu metienu no zonas vidus jau 6-0 Zemgales hokejas labā panāk Raivs Kurņīgins. Līdz 3. perioda beigām ir 1 minūte un 14 sekundes, un atkal perioda noslēgumā visnotaļ pavirši spēlē Dinamo juniors hokejisti, iekrīt aizsardzībā.